Labdien! Paldies, ka uzaicinājāt. Un droši vien pirmā īsā atbilde attiecībā uz komercbankām un vispār finanšu industriju par ieinteresētību. Jā, neapšaubām. Tas pamatiemesls ir ļoti vienkāršs. Finanšu industrijai, lai būtu perspektīvai ir jābūt tautsaimniecībai. Un, lai tautsaimniecībai būtu perspektīva, šeit ir jābūt cilvēkiem. Un ir pilnīgi skaidrs, ka bez tādas skaidra, redzama, saprotama perspektīva atbalsta gan no viena, gan no otra, proti gan no valsts, gan arī no finanšu sektora, mēs neradīsim pietiekam labus priekšnosacījumus, lai jauni cilvēki varētu uzticēties, ka šeit mums ir perspektīva un mūs atbalsta. Es droši vien to sadalīšu trīs daļās, to stāstu, jo mums ir jāsāk ar pašreizējo kontekstu, kurš Latvijas situāciju padara diezgan tādu īpašu, salīdzinot pat Baltiju, jo tikai pāris skaitļi, ja mēs raugamies uz pašreizējo situāciju nekustamā īpašuma kreditēšanā, proti hipotekāro kreditēšanu, tad Latvijā bankrotējušo, jeb defaultējošo kredītu procentuālais skaits joprojām ir vairāk par 15%, iepretim Lietuvai, kur ir 4%, un Igaunijai, kur ir 2% nekustamo īpašumu kredītņēmēju mājsaimniecības, kas ir pārstājušas maksāt vai ir spējušas vai kļuvušas atkarīgas no lēmumiem par kredītu pārveidošanu. Tas, protams, rada zināmas grūtības pašreiz mājokļu tirgus attīstībā kā tādā, un lai būtu kaut kādi jauni grūdieni un jauni izaicinājumi, es pilnībā piekrītu Zīles kunga teiktajiem, ka ar vienu imigrācijas likumu izmaiņu, kas pavērs ir noteikta atsevišķa dārgā segmenta attīstība, mums galīgi nepietiks. Tas, ko mēs no banku viedokļa skatoties uz vidēja termiņa perspektīvu redzam un kas mums liekas svarīgi, ka lai arī visumā kopumā kreditēšanas priekšnosacījums ir nevis noteikts valsts atbalsts, bet ģimenes ilgtspēja, pirmā mājokļa iegādei varētu būt īpaša valsts atbalsta programma, un viņi varētu strādāt. Mūsu viedoklis ir, ka noteikti daudz prātīgāk būtu nevis veidot kādus naudas dāvināšanas elementus, kas ir, piemēram, granti vai kaut kas tam līdzīgs, vai bezprocenta kredīta sistēma, kur ierobežo atbildību un motivāciju, bet daudz prātīgāk būtu veidot šīs galvojuma formas, kas būtiski ļautu samazināt pirmo iemaksu apjomus jaunajām ģimenēm. Tādējādi no vienas puses veicinot pirmajam mājoklim izvēlēties tādu mājokli, kurš ir ar atbilstošu apjomu un lielumu, lai viņš būtu nevis tāds, kādu es gribu, bet tādu, kādu mēs reāli varam atļauties. Tanī pašā laikā valsts spētu nodrošināt galvojumu tās pirmās iemaksas daļai, kura no tradicionālā bankas riska šobrīd ir bankai obligāti jāprasa no parasta kredītņēmēja. Ja mēs šobrīd zinām, ka vismaz 5. daļu no kredīta jebkuram kredītņēmējam ir pašam jāiemaksā, tātad 20% no kopējās nepieciešamās finansējuma summas, kā pirmā iemaksa kredītņēmējiem parasti ir jānodrošina, tad vismaz pusi vai vairāk, ja valsts spētu ar īpašu programmu pēc īpašiem nosacījumiem jaunajām ģimenēm spēt galvot, tad noteikti, ka tas savā ziņā veicinātu daudz lielāku pieejamību pirmā mājokļa iegādēji. Otrkārt, tas veicinātu apusēji atbildīgu attieksmi, jo gan kredītņēmējs domātu par savām nākotnes perspektīvām, cik viņš varēs un prasīs, mācēs atmaksāt, gan no valsts puses tā būs skaidra motivācija guldīt iekšā izglītības virzienos un programmās, kas veicina jaunā cilvēka ilgtspējīgu nodarbinātību. Tas, ko mēs noteikti redzam blakus kā divas papildus lietas, kuras būtu jādara gan valstī kopā ar privāto sektoru, viena ir
vispārējā nodokļu politika veicinot darba spēka nodokļu sloga mazināšanu, it sevišķi mazāk apmaksātajiem. Mēs te runājam par neapliekamā minimumu celšanu, kas būtu ļoti, ļoti svarīgs, lai jaunie cilvēki pat strādājot ar nepārāk lielu atalgojumu, viņu tie ienākumi būtu tādi, kas ļauj noteikti ienākumu daļu arī novirzīt šī mājokļa finansēšanai. Otra lieta, kur mēs noteikti redzam, ir obligāti svarīgi attīstīt, ir šīs finanšu pratības plašākajā nozīmē veicināšana, ar to domājot, ka jauniem cilvēkiem jau skolā, jau augstskolā, iegūstot izglītību, ir jāmāk ne tikai tās lietas, kuras viņi mācās profesionāli, bet arī par ilgspējīgu finanšu plānošanu lietas, kuras mēs ģimenēs pārāk bieži esam veikuši iracionāli. Pēdējie pētījumi liecina, ka, lai cik tas paradoksāli nebūtu, ļoti daudz lēmumus savā dzīvē par gan lielākiem, gan mazākiem finanšu darījumiem savā ģimenē mēs ļoti bieži tomēr pieņemam iracionāli. Un nereti izvēlamies nevis parēķināt, cik mums tas vidējā termiņā maksās, vai ko mēs varēsim vai nevarēsim izdarīt, bet pēc principa, vai man tas liekas stilīgi, vai man tas patīk, vai manā kaimiņu ģimenē kāds to dara vai nedara. Tas klasiskais stāsts par to, kā latvieši spēja nodrošināt autoindustrijai izcilu kāpumu laikā no 2004. līdz 2008. gadam, pamatā bija ne jau tāpēc, ka latviešu ģimene sajūta vajadzību pēc labākas vai jaudīgākas mašīnas, bet tāpēc, ka kaimiņam viņa bija smukāka. Un šī mūsu motivācija tik bieži ir mūsu vadījusi mūsu finanšu lēmumos, ka mums liekas no sabiedrības attīstības viedokļa ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs mākam paši sev atzīt, spoguli apskatīties, ka mums tomēr ir jāparēķina un jāpieņem lēmumi, kas ir racionāli, ne tikai iracionāli. Tātad, rezumējot to visu, jā, mēs esam noteikti ieinteresēti sadarbībā ar valdību veidot pamatu pirmā mājokļa iegādēji, īstenojamai nepieciešamai programmai. Mēs redzam, ka galvenie instrumenti, ar ko valdībai vajadzētu atbalstīt šo programmu, ir ar riska samazinošu galvojumu programmu, nevis ar naudas dāvināšanu, kas appusēji atbildību veicina, un visbeidzot nodokļu politika turpināta ar konsekvenci, ko valdība šobrīd ir teikusi, samazināt darba spēka nodokļu slogu, it īpaši raugoties uz neapliekamo minimumu, un finanšu pratība, ilgtspējīga domāšana par naudas plānošanu. Paldies!